Šodien raidījumā saulaicīga diagnostika redzes saglabāšanai, sirds mazspējas diena Latvijā, vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Tagad, vasaras laikā, kad lielākā daļa cilvēku vairāk piedomā par savas veselības uzlabošanu, veselīgāk ēdam un vairāk kustamies, būtu vēlams arī piedomāt par savu acu veselību. Ārsti iesaka pārbaudīt redzi, arī gadījumos, ja nav nekādu sūdzību, līdz 60 gadu vecumam reizi 2–3 gados, bet vēlāk vēlams apmeklēt acu ārstu reizi gadā. Pamatā ir 3 galvenās slimības, kas veicina redzes pasliktināšanos mūža otrajā pusē. Un tās ir katarakta, glaukoma un dažādas tīklenes distrofijas. Tātad katarakta ir lētas apduļķojums. Tātad, lai cilvēks varētu redzēt, tad stariem ir jāiziet cauri visai acī, jākairina tīklene, un tālāk šis impulss aiziet uz mūsu galvas smadzenēm, un mēs tad redzam pasauli. Un gadījumos, kad viena no šīm vidēm lēca sāk duļķoties, cilvēkam pasaule kļūst miglaināka. Un katarakta nav tāda briesmīga slimība, jo kataraktas gadījumā, nomainot duļķaino lēcu un ieliekot dzidru, mēs principā redzi varam atgriezt pilnībā. Bet mums ir īpaši jāuzmanās no tādas slimības kā glaukoma. Glaukomas gadījumā acī paaugstinās acu spiediens. Šis acu spiediens spiež uz redzes nervu, un šis redzes nervs pakāpeniski atrofējās, un cilvēkam ļoti pakāpeniski un nemanot pasliktinās redze. Un šajos gadījumos, ja cilvēks pie mums ir griezies jau pārāk vēlu, tad mēs, diemžēl, šo redzi vairs nevaram atjaunot. Un trešā slimība, kas arī skar cilvēkus pēc gadiem 50, 60, ir senilā mākulas deģenerācija, ja mēs viņu saucam par vecuma mākulas distrofiju. Un šajos gadījumos tīklenē sasēžās tādi holesterīna kristāli, viņi tur izurbina caurumus, plūš šķidrumus, un cilvēkam sāk parādīties dažādas sūdzības kā kropļošanās, vairs īsti labi nevar lasīt. Un šīs slimības gadījumā ir nepieciešama arī diezgan saulaicīga ārstēšana, jo, ja mēs griežamies pie acu ārsta ļoti vēlīni, tad parasti jau šis šķidrums izveidot jau zināmas rētas, un mēs vairs neko daudz palīdzēt nevaram. Glaukomas un tīklenes distrofijas gadījumos pacientiem sākumā sūdzības ir minimālas, bet veicot papildus izmeklējumus, iespējams šīs slimības atklāt agrīni un novērst vēlāku pilnīgu redzes zudumu. Šādi izmeklējumi tiek veikti Paulas Stradiņas slimnīcas oftalmoloģijas centrā. Parasti pacienta izmeklēšanu mēs sākam ar refrakcijas noteikšanu un spiediena mērīšanu acīs. Šī izmeklēšana ir bezkontakta metode. Daudziem pacientiem mēs veicam arī fundus fotografēšanu, kas ir izmeklējums, kad mēs varam nofotografēt katram pacientam viņa acs dibenu, acs pamatni. Tādā veidā mēs varam paskatīties gan paši uz augstas kvalitātes fotogrāfijām, gan arī parādīt pacientam, kā tad izskatās viņa acs dibens un novērot viņu dinamikā. Šī ir acs ehogrāfija. Ar šīs metodas palīdzību mēs izmeklējam acis iekšējās struktūras, un ar ultraskaņas zondi mēs pieskaramies pacienta parstiņiem, aizveram acis ciet. Ja. Šī ir pilnīgi nesāpīga, neinvazīva metode, kas palīdz izvērtēt acis iekšējās struktūras. Zonde izdala ultraskaņas viļņus, kas atstarojās, un uz monitora mums parādās attēls ar acis iekšējām struktūrām, un tādējādi mēs varam izvērtēt gan stikveida ķermeni acī, gan tīkleni, kā arī orbītas iekšējos audus. Šo izmeklējumu mēs izmantojam pacientiem, kuriem ir cukura diabēts, kā arī pacientiem, kuriem ir necauri redzamas acis priekšējās daļas, un lai saprastu, kādā stāvoklī ir tīkli, piemēram, pirms kataraktas operācijām, lai varētu prognozēt, cik būs veiksmīgs kataraktas operācijas iznākums. Tā, un vēl viena no izmeklēšanas metodēm ir perimetrija. Tas nozīmē, tā ir redzes lauka izmeklēšana, kuru mēs veicam, lai noskaidrotu redzes lauka plašumus un atklātu tā iespējamos defektus. Galvenās saslimšanas, kādēļ mēs veicam šo izmeklējumu, ir dažādas redzes nervu slimības, tīklenes saslimšanas, kā arī pie galvas smadzeņu dažādām patoloģijām un arī pie traumām.
Galvenā saslimšana, kāpēc mēs veicam šo izmeklējumu, ir glaukoma. Tas nozīmē paaugstināts intraokulārais spiediens, kā rezultātā bojājas redzes nervs un redzes lauks sašaurinās. Optiskā koherenta tomogrāfija ir mūsdienīga bezkontakta acu izmeklēšanas metode, kas ir ļoti draudzīga pacientam. Mēs varam izmeklēt gan acu mugurējas daļas, gan acu priekšējas daļās. Mugurējām daļām mēs galvenokārt izmeklējam, lai izmeklētu tīklini un redzes nervu, un priekšējām daļām radzeni un arī varavīksnini un arī acu priekšējo kakti. Un te mums ir vēl viens izmeklējums, tā saucamā radzenes topogrāfija. To mēs izmantojam tieši radzenes izlikuma noteikšanai. Aparāts skenē tātad radzenes priekšu virsmu, un pēc tam dators apstrādē rezultātus un izsniedz mums tādas topogrāfiskas kartes, ko mēs saucam par keratotopogrammām. Tāda ir krāsaina bilde, kuru mēs pēc tam analizējam. Un tad keratotopogrāfiju mēs izmantojam tādas saslimšanas agrīna diagnostika kā keratokonus, keratoglobus, kā arī mēs varam izmantot keratotopogrāfiju pacientiem, kuri plāno uztaisīt refraktīvu ķirurģiju, piemēram, lazera procedūras kaut kādas uz radzenēm. Arī mēs varam izmantot keratotopogrāfiju cilvēkiem, kuri jau uztaisīja kaut kādas refraktīvas procedūras. Arī var izmantot, lai pēc tam cilvēki varētu piemērot sev kaut kādas kontaktlēcas. Ja esat saņēmies un nolēmis acu ārstu apmeklēt, tad, protams, tas ir iespējams pēc savas dzīves vietas, jo pašlaik lielākā daļa acu ārstu prakses ir aprīkotas ar pietiekoši labu aparatūru. Bet, protams, gadījumos, ja rajona acu ārsts konstatē, ka ir nepieciešami kādi papildus izmeklējumi, vai arī pats slimnieks vēlas vēlreiz pārliecināties, vai tik tiešām ir vai šī slimība tik tiešām ir tik tālu progresējuši un ir nepieciešami tādi sīkāki izmeklējumi, tad, protams, var griezties arī mūsu slimnīcā, tas ir Pauls Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, un pierakstīties pie acu ārsta. Un tas ir iespējams gan par valsts līdzekļiem, diemžēl tad ir jāgaida drusku ilgāks tas laiks, un tas ir iespējams arī par saviem līdzekļiem. Māja sākumā visā Eiropā tiek atzīmēta sirds mazspējas diena, lai atgādinātu šīs slimības profilaksi, ko ik viens var darīt savas sirds veselības labā, lai nenonāktu līdz šai diagnozei, kā arī pievērst uzmanību tam, kā ikdienas dzīvi iespējams uzlabot sirds mazspējas pacientiem. Sirds mazspēja ir tāds organisma stāvoklis, kad sirds funkcijas traucējumi nespēj apgādāt pārējos orgānus atbilstoši to metabolajām vajadzībām. Līdz ar to pacientiem ir ne tikai šie sirds mazspēja raksturīgie simptomi, elpas trūkums, tūskas, nespēks, bet faktiski ļoti bieži parādās arī citu orgānu traucējumi. Visbiežāk tā ir nieru mazspēja, jo nieras netiek pietiekami apgādātas ar asinīm, arī galvas smadzeņu darbības traucējumi. Un līdz ar to sirds mazspēja kopumā varētu tikt uzskatīt nevis tādu atsevišķu slimību, bet veselu sindromu, kas lielā mērā ietekmē organismu funkciju kopumā. Pirmkārt, lai sirds būtu vesela, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, ir pareizi jāēd, jāizvairās no trekniem produktiem, kas satur piesātinātos taukus. Ir arī regulāras fiziskas aktivitātes vēlamas. Noteikti ir jāizvairās vai jāatmet tādi kaitīgi ieradumi kā smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, jāseko līdz asinsspiedienam, pulsam. Pulsu mēs varam noteikt pavisam vienkārši, pieliekot labās rokas 2. un 3. pirkstu pie radiālās artērijas plaukstas locītavas pamatnē un sataustot pulsu, mēs vienkārši skaitam, cik pulsa sitienus jūtam 30 sekundes. Šo skaitli pareizinot ar 2, mēs iegūstam sirdsdarbības skaitu minūtē. Sirds mazspējas diena vairākus gadus tiek atzīmēta arī Latvijā. Jau 2. gadu pacientu biedrība par sirdi.lv to organizē kopā ar Latvijas kardiologiem. Pasākumā tika aicināti sirds mazspējas pacienti, viņu tuvinieki, draugi un atbalstītāji. Salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, Latvijā nav pieejams šādas sirds mazspējas klīnikas, kurās cilvēki varētu doties, konsultēties, saņemt atbalstu, palīdzību, ieteikumus savai dzīvei. Tāpēc mēs kā pacientu organizācija kopā ar kardiologiem nodrošinām šādu iespēju vismaz reizi gadā, kad tiek atzīmēta sirds mazspējas diena, lai nāktu pretī šiem pacientiem.
sagatavot viņiem materiālus, pastāstīt, kā sadzīvot ar šo slimību. Un mūsu valstī arī ir izveidojusies tāda situācija, ka mazspējas pacientiem krīzes laikā tika samazināta arī kompensācija medikamentiem, ko viņiem ir jālieto. Un šī ir tā pacientu grupa, kas bez medikamentiem faktiski nespēja vispār kvalitatīvi dzīvot, un tā dzīvības krietni samazinās. Tas ir vēl viens no tiem stāstiem, ko mēs vēlamies ar šiem pasākumiem sasniegt. Tas ir vērst arī lēmumu pieņēmēju uzmanību par to, ka pacientiem ir nepieciešama pilna ārstēšanās pieejamība, tā skaitā gan pieejamība pie ārstiem, iespējams arī kādu dienu šādas klīnikas sirds mazspējas, gan arī pieejamība pie medikamentiem. Neskatoties uz to, ka sirds mazspējas pacientiem ir fiziski grūti apmeklēt šos pasākumus, viņi labprāt izmantoja iespēju tikties ar ārstiem, uzdot jautājumus un saņemt papildus informāciju par savu slimību. Man dod pieredzi, par cik mums ir katram sava diagnoze, kam ir saistīts ar, kam ir stenti, kam ir sirds mazspēja, kas baidās no infarkta, kam ir iespēja uz insultu. Visas šīs lietas, tas to biedrībā mums stāsta. Dakteri stāsta, citi speciālisti, citreiz arī ir tie ne tikai kardiologi, bet arī tur tie, kas ir fizioterapeiti, sportisti, masieri. Māca mūs dzīvot, negulēt, bet kustēties. Jo mēs esam kustīgāki, jo mēs esam, kas kustīgs, tas lustīgs, nepavēlti šis teiciens. Lai gan šovasar prognozētās karstās un sausās vasaras vietā līdz šim mūsu saulīte lutinājusi maz, tas nebūtu nav traucējis bērniem baudīt vasaras priekus. Lai viņi saturīgi pavadītu brīvo laiku, arvien vairāk vecāku izvēlas savas atvases nosūtīt uz vasaras nometnēm. Viens no nozīmīgākajiem Latvijas bērnu fonda projektiem, kas tiek realizēts pateicoties pašvaldību, akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, kā arī saziedotajiem līdzekļiem, jau vairāk kā 20 gadu ir bezmaksas vasaras atpūtas nometnes bērniem, kam ir nepieciešama īpaša uzmanība. Viena no tādām nometnēm jau 4. gadu tiek organizēta Jelgavas novadā Lediņos – Krāsainā vasara. Šajā nometnē iespēja tiek piedāvāta bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības vecuma grupā no 7 līdz 14 gadiem. Mūsu bērniņi ir no Jelgavas pilsētas, no Jelgavas novada un no Ozolnieku novada. Paretam ir kāds bērniņš arī no kāda cita tuvējā novada. Nometnes ietvaros mums ir dažādas nodarbības pirkstiņu veiklības attīstīšanai, jo šiem bērniņiem tas ir ļoti svarīgi kustināt, darbināt pirkstiņus, jo daudziem ir runas traucējumi, kustību traucējumi, un šīs nodarbības ļoti palīdz. Tad mums ir dažādas kustību nodarbības ar dejošanu, ar dziedāšanu, ar teātra spēlēšanu. Braucam ekskursijās, izzināt Latviju un peldamies. Šeit Lediņos ir brīnišķīgs baseinis apsildāms un izmantojam katru iespēju izpeldēties, baudam dabu, priecājamies par Lediņu apkārtni arī no ārpuses, jo veidojam pārgājienus, pētam tuvējo apkārtni, iepazīstam dažādas lietas. Mūsu nometnes specifika ir tā, ka mums ir jāskatās, kāda ir bērnu veselība. Tas ir pirmais noteikums visās aktivitātēs, ko mēs darām. Un zinot, kādi ir mūsu bērniņi, mēs arī veidojam savu dienas plānojumu. Bet dienas režīms mums ir, manuprāt, ļoti demokrātisks, jo celšanās mums ir 8:30 līdz 9 no rīta. Nodarbības ir saplānotas tā, lai bērni nenogurst, lai viņiem ir iespēja arī atpūsties pa vidu. Un diena tiek saplānota tā, ka rīta puse ir intensīvāka un pēcpusdiena ir vairāk atpūtē. Ko tu šeit nometnē dari un kādas nodarbības jums šeit notiek? Mums notiek zīmēšanas nodarbības un māla nodarbības. Mēs no māla taisījām veiksmes pogas, trauciņus, gleznas un konfekšu kokus. Un kādas sporta nodarbības arī? Mums no rītiem ir rīta drosme, ja nelīst lietas. Kas tev nometnē vislabāk patīk? Tas, ka mēs peldamies baseinā. Un kas vēl kādi interesanti notikumi šeit notiek? Var lēkāt pa batutu, var spēlēt bumbas. Var visādas spēles, puzles likt brīvajā laikā. Tur tālāk ir labirints. Tā kā te ir forši.
Nometnē atpūšas bērni gan ar īpašām vajadzībām, gan arī no nelabvēlīgām un maz nodrošinātām ģimenēm, kā arī bērni no bērnu namiem. Ar viņiem nodarbojas 2 audzinātāji, 2 pulciņu vadītāji un aprūpētāji. Kāds akcents tiek likts tieši audzināšanas procesā? Lielākais akcents, ko es arī sākuma skolā strādāju, tāpat arī šeit. Tas ir radošums. Neskatoties uz to, vai bērniņš izprot uzreiz man uz doto uzdevumu, vai ne tik ātri, vai cik daudz man ir jāpalīdz, es tomēr tendēju uz to, lai viņš izpilda pats, lai viņš izpauž sevi, lai viņš zīmē, krāso, izsaka savas idejas, novērtē katrā ziņā savu darbu. Un, protams, palīdzība tiek sniegta jebkurā momentā viņam, lai tas darbiņš izdodas, jo viņš jau tomēr novērtē gan kaimiņa darbu, gan savu. Tātad šis darīt prieks ir tas, kas, manuprāt, ir vissvarīgākais. Es te dzirdēju, ka jūs nometnē arī dziedat. Vai varētu kaut ko nodziedāt? Jā, es arī varētu nodziedāt. Nu, pamēģini. Pārlēt, pārlēt, pārlēt savu, kā puķīti pa dambi. Pārlēt, pārlēt, puķīti pa dambi. Pārlēt, pārlēt.